Latvijas valsts prezidenta Andra Bērziņa darba vizīte Jelgavā aizsākās ar rūpnīcas amaplantu apmeklējumu. Prezidents iepazinās ar ražotnes darbu, kā arī guva ieskatu autobūves uzņēmuma attīstības perspektīvās. Jau nākošgad plānots uzsākt autobusu sēriju veidu ražošanu. Montāžas līnijas jau gala beigu posms, kurā tiek veikts jau pēdējās operācijas. Īsā izbraucienā pa rūpnīcai piegulošo teritoriju prezidentam pašam bija iespēja pārliecināties par amaplantu ražoto autobusu salonu komfortu un līgano gaitu. Pēc iepazīšanās ar amaplantu ražotni valsts prezidents atzinīgi novērtēja šobrīd paveikto uzņēmumā un uzsvēra, ka tas ir labs pamats attīstībai. Pēc amaplantu apmeklējuma valsts prezidents Andris Bērziņš Jelgavas pilī tikās ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultāšu dekāniem, Jelgavas izglītības pārvaldes un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra vadību. Tikšanās laikā tika apspriests arī jautājums par vidējās izglītības apguvi līdz 18 gadu vecumam un iespējamā izglītības sistēmas reformu. Andris Bērziņš apliecināja, ka pēc Latvijas Lauksaimniecības universitātes apmeklējuma, raugoties no augstskolas skatu punktu, viņš ir pārliecinājies, ka Latvijai un Jelgavai ir nākotne. Valsts prezidents norādīja, ka Jelgavas augstskolā lielākā daļa studentu nāk no laukiem, un laukos arī atgriezīsies, sniedzot savu pienesumu to attīstībā. Svinīgajā brīdī pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa valsts prezidents Andris Bērziņš noliks ziedus pieminekļa pakājē un uzrunāja klātesošos Jelgavas iedzīvotājus. Mana pārliecība ir visciešākā, ka katrs tomēr ir pats savas laimes kalējs un arī visu savu nelaimu cēlonis, neatkarīgi kādi spēki mums ir apkārt. Ja mēs to ievērosim, tad mēs dzīvosim mūžīgi mūžos. To es arī jums novēlu, un es darīšu visu, lai Latvijā nevaldītu vadoņi, bet Latvijas vara būtu visas tautas rokās. Prezidents veltīja laiku arī neformālākai sarunai ar Jelgavas iedzīvotājiem. Darba vizītes noslēgumā valsts prezidents apmeklēja Svētās Trīsvienības baznīcas torni, turisma informācijas centru un iepazinās ar tornī izvietoto vēsturisko ekspozīciju. Pēc ekspozīcijas apskates prezidents sniedz nelielu interviju, daloties vizītes gaitā gūtajos iespaidos. Es kādreiz esmu šeit nedaudz bijis kā students, un man ir prieks redzēt, ka tā dzīve tomēr iet jums ļoti labi uz priekšu. Kā attīstās, mēs paskatījāmies šo jauno ražotni, pabijām pēc tam priekš manis vēl viņa Lauksaimniecības akadēmija. Man šķiet, ka ar nākotni viss ir kārtībā, par to tiek domāts. Jūsu vēlējumi varbūt jelgavniekiem? Lai viņi mūžam palikt jauni, kā es ierakstīju grāmatā, jo viņa no tik tālu laika nākos, viņai nekas cits neatliek, jāiet uz priekšu. Arī Jelgavas pilsētas viesu grāmatā tagad stāv rakstīts, lai Jelgava vienmēr atrastu pareizāko ceļu, kā attīstīties, lai tā vienmēr būtu jauna. Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš.